Čau visiem! Šis ir jau 9. Labi, tā klausies, šeit ir Tomas, visi mani, protams, kas mani abonējuši, tie jau zina. Šodien mēs runāsim par tādu lietu kā Liepājas zemūdeni, kas satricināja pasauli un PSRS sabrukuma sākumu. Es tiešām nesaprotu loģisko nosaukumu, vēl mēs. Es 9. filmē, bet es joprojām nesaprotu nosaukumu. Nelies aprīlis zeme bildīt ļoti veca. Tas notika šajā dienā pirms 33 gadiem. Tas ir noticis pirms 33 gadiem un pat vēl atcerās šodien. Sākot ar 1981. gada 27. oktobra 7:47 vakarā kāda Zviedrijas teritorijā ūdeņu slēgtā un slepenā militārijas teritorijas gandrīz pie paša Zviedru flotes štāba mītnes uz sēkļa uzsēdās apbruņota PSRS zemūdens, tad apbruņota. Iespējams, ka viņi gribēja Zviedrijai uzbrukt. Kas to lai zina tiešām? Jā, interesanti. Un šeit ir vēl viens tā kā jautājums, kas te ir uzdots. Kāpēc Krievijas zemūdeni ložņā ap Zviedriju un tur arī ap Baltijas valstīm interesanti, kāpēc? Nav jābrīnās, ka Krievijas kara kuģi un zemūdens ložņā ap Baltijas valstīm, Baltijas valstu teritorijām, ūdeņiem, jo esam Krievijas pretinieku teritorijā. Tad, te ko Krievi grib? Tā Krievi jau tā paņem Ukrainu. Es nesaprotu uz Krievi. Pēc, ka viņiem vajag to pussauli, lai viņiem labi. Kādi jā, Krievija no mums Latvijā, mēs Latvijas esam maza valsts. Nesaprotu, tiešām viņas nesaprotu. Labi. Tas it kā bija man šīs dienas video. Paldies, ka skatījāties. Šis mans pirmais video. Es ceru, ka man šis izdosies. Atcerieties, ka es viņu, un atcerieties par šo pašu izlozi. Pie 20 vai arī pie 15 subscriberiem būs pirmā izloze. Čau!